Un esiet sveicināti atpakaļ. Prieks jūs redzēt. Diena turpinās, un šodien vēl ir plānotas divas apaļā galda diskusijas, kurās ar ekspertiem mēģināsim rast atbildes uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Un tos, piemēram, runāsim par to, cik gatava šobrīd vispār ir mūsu veselības aprūpes un sociālā sistēma, lai sniegtu atbalstu jaunietēm, jauniešiem, un kas būtu vēl tas, kas ir jāpilnveido. Un, ja mēs runājam par diskusiju tādiem centrālajiem jautājumiem, par ko runāsim, tad mēģināsim arī saprast, kā, piemēram, mediķi šobrīd spēja nodrošināt nepieciešamo aprūpi un arī uzticības veidošanu, par ko arī šodien jau lektori šeit runāja. Kāda vispār kopumā ir arī sociālo dienestu un ģimenes loma, kā jaunietis tiek uztverts skolā un sabiedrībā kopumā, un kas ir tas, ko, piemēram, mēs varam darīt, kā palīdzēt ne tikai pēc tam, kad piemēram, šis grūtniecības fakts ir noticis, bet arī profilaktiski. Un tāpēc sāksim ar pirmo diskusiju šodien, kur ir 4 burvīgas ekspertes nozarē, un šodien diskusijā šeit būs Una Lapskalna Alksne no Latvijas sociālo darbinieku biedrības. Tāpat arī šodien ir, protams, Linda Veidemane, jau dzirdējām Lindas stāstīto. Linda tātad ir Latvijas vecmāšu asociācijas prezidente. Tāpat šodien arī ir Iveta Ķēle no organizācijas Papardes zieds un Edīta Zvirbula no Mentoru Latvija. Paldies, ka esat šodien kopā ar mums. Nu, tad arī ķersimies klātiem galvenajiem jautājumiem, kas mums ir jāmēģina, uz kuriem jāmēģina rast atbildes. Varbūt, Linda, tad sāksim ar tādu kopējo jumtiņu tam situācijas raksturojumam, vai veselības sistēma kopumā varbūt ir pietiekami sagatavot un atbalstoša šādos gadījumos, kad ir meitene, kur nepilngadīga sāk gaidīt bērniņu, vai arī 19 gados, kā jūs arī minējāt savā stāstījumā, vai kā ir ar to medicīnas aprūpes gatavību? Ar medicīnas aprūpes gatavību kopumā nav pavisam slikti, jo mēs zinām, ka Latvijā visa grūtnieču aprūpe, dzemdību palīdzība, viss ir valsts apmaksāts. Tādā ziņā mēs nesagaidām, ka mammai vai jauniešiem būs pašiem kaut kas jānosac. Nu, protams, ja mēs runājam par kaut kādiem vitamīniem, uzturbagātinātājām, tādām lietām, protams, ka tur gan ir, ja pats vari, tad ir, ja nevari. Bet mums ir daudz draugi, gan farmācijas kompānijās, kas šādās situācijās mēdz izpalīdzēt un sagādāt to, kas nepieciešams. Bet, jā, sistēmas tajā gan nav. Bet kopumā es domāju, ka aprūpe pati tiek nodrošināta, kur mēs varētu piestrādāt un uzlabot šo veselības palīdzību tieši nepilngadīgiem jauniešiem. Mēs varētu vairāk domāt un sagatavot tieši viņiem paredzētus pakalpojumus, jo tad, kad mēs projekta ietveros arī pētījām, kā tas notiek ārvalstīs un kas ir tas, kas labi strādā, tie ir tieši uz jauniešiem tendēti, priekš jauniešiem veidoti pakalpojumi. Nu, kā viens no piemēriem, ja nepilngadīgai grūtniecei, un varbūt arī nepilngadīgam tēvam ir jādodas uz vizīti pie speciālista, viņi daudz labāk jūtās, ja viņiem ir vieta vai vismaz laiks atvēlēts, kurā viņi to var darīt, nesēžot koridorī kopā ar laimīgām 30 plus gadīgām sievietēm, kurām pie sāna ir vīrs. Protams, ne jau visām vienmēr, bet kopumā, jā, šiem jauniešiem, viņiem gribētos un vajadzētu šo savu vietu vai vismaz laiku. Nu, es dzirdēju arī Zviedrijas pieredzi par tādu diezgan tādu lielu konfidencialitātes vispār ievērošanu saistībā, ja mēs runājam par jauniešu tiesībām. Tas būtu tas virziens, apmēram, arī kurā virzieties, jo tā jaunieši jūtas drošāk un varbūt arī atvērtāki tam medicīnas, piemēram, personālam un vispār medicīnai kā tādai, kā pakalpojumam. Konfidencialitātei medicīnā nevajadzētu būt nodalītai. Pilngadīgs, nepilngadīgs, tam būtu jābūt pašam pa sevi. Tas nebūtu tā kā jāizdala. Bet mēs zinām, ka ir tomēr, ejot pie doktora, bieži vien arī ir vārds, uzvārds, protams, izsaukts tajā pašā uzgaidājumā. Tas gan, tā realitāte. Tur mums kopumā ir jāpiestrādā pie tā, kā mēs
mēs tos pakalpojumus sniedzam un kā mēs komunicējam. Bet runājot vēl par jauniešiem, kāpēc viņi dažkārt nemeklē palīdzību? Protams, mēs varam teikt, šodien ir dažādi attālināti rīki, un mēs varam varbūt sniegt attālinātas konsultācijas, bet tas nenotiek tik bieži, kā gribētos, un ir jāsaprot, ka ne jau visi jaunieši dzīvo Rīgā un var ar kājņām aizķāpot uz bērnu slimnīcu, vai uz dzemdību namu, vai uz kādu poliklīniku pie mājas, kur viņi tiešām saņem šo konfidenciālo aprūpi. Ja es dzīvoju ārpus lielas pilsētas, un man ir jādodas pie veselības aprūpes speciālista, kurš pēc tam veikalā stāvēs blakus manai mammai vai tētim, un varbūt arī nebūs gluži pavisam taktisks un kaut kādā veidā tomēr nodos to informāciju, skaidrs, ka es nemeklēšu tur to palīdzību. Un tā ir arī viena realitāte, kas ir jāņem vērā. Un turklāt arī nedzīvojot Rīgā, jo tas pakalpojums nav tik aizsniedzams. Ne jau visi var iekāpt mašīnā un aizbraukt. Ne? Nu, arī jādomā par attālumu, par vietu, laiku. Nu, jā, ir kur augt. Ir kur augt, un tad noteikti ir svarīga tā savstarpējā koordinācija un tas, kā šīs lietas var risināt. Ja mēs runājam, piemēram, par sociālo sistēmu, kā varbūt jūs sacītu, kā šobrīd un vai sociālās sistēmas spēja nodrošināt tādu koordinētu un empātisku arī atbalstu? Nu, es teiktu, ka arī mums ir kur augt, jo teikšu tā, ka tā stigma, kad nepilngadīgs bērns gaida bērnu, vēl joprojām sabiedrībā pastāv. Un, diemžēl, šīm jaunajām meitenēm ir bail saviem vecākiem pateikt, kāda ir reālā situācija. Ir dienesti, kur ir ļoti labi speciālisti, kas ir kā uzticības personas jau izveidojušies ģimenē, ja viņi ir bijuši, piemēram, mūsu redzeslokā. Un tad pirmais tas cilvēks, kas uzzina par šo grūtniecību, ir sociālais darbinieks. Un tad ir mums tā situācija tāda, kad ir jārunā ar šo bērnu, kurš tad paziņos šo jaunumu vecākiem. Un nereti ir tādas situācijas, kad šīs meitenes ir palikušas stāvoklī no pilngadīgiem vīriešiem, un gala rezultātā mums ir jāiesaist šajā stāstā arī bāriņtiesa iekšā. Un gala rezultātā tas bērns ir nonācis tādā institucionālā virpulī iekšā. Un, ja ir šādi gadījumi bijuši, ir bērni, kas izvēlās nevienam neko neteikt, jo viņi zina, ka viņi ienāks atkal tajā virpulī iekšā pie institūcijām. Bet kopumā es teiktu, ka mums kā sistēmai, tas, ko arī ministra kungs teica, mums ir ģimenes asistenta pakalpojums, kas ir gana labi attīstīts daudzās pašvaldībās. Ir nevalstiskais sektors, kas arī tika pieminēts, kas mums ir milzīgs atsloks, kas, teiksim, ko nevar nodrošināt ne valsts, ne pašvaldības iestādes. Es esmu par to, ka mums ir jādraudzējās savā starpā, lai mēs tajā vēlmē palīdzēt visiem, mēs nepazaudējam to jauno ģimeni, kas ir izveidojusies. Jo nereti ir speciālistiem negribot sanāk tā, ka viņi par vainīgo uzstājas to tēvu. Ka viņš ir tas briesmonis, kas ir uztaisījis tai nabaga meitenei to bērnu, un viņš tiek no tās ekosistēmas stumts ārā. Bet tas ir tas pretējais, kas mums ir jādara. Mums ir jāapvieno šī ģimene, sākot ar šiem 2 bērniem, kas ir radījuši 3. bērnu, un pārējo ģimeni jāiesaist iekšā. Jo, protams, mums vēl ir 21. gadsimts, bet tēti un mammas zina labāk, kā mums ir jādzīvo. Viņi zina, ka mums ir jāpabeidz augstskolu, mums ir jāprecās, bērniem ir jābūt no viena vīra vai no vienas sievas, un viņiem ir tā viņu programma. Šie jaunie progresīvie vecāki ir gana maz. Tas, ko jūs arī uzdevāt jautājumu, vai mēs katra ģimene esam gatavi, ka mums atnāk tīnēdžers mājās un pasaka, mīļie vecāki, jūs būsiet vecvecāki. Es teiktu, ka tādas ģimenes ir gana maz, bet tā ir tāda veselīgā pieeja. Nenosodīt šo jauno māmiņu, un, teiksim, tā sociālā sistēma, viņa ir jāpapildina, viņai ir jādod drošības sajūta, tas, ko arī minēja kolēģi, ir jāiet uz skolu un jāstāst. Ja tev nav kam pateikt, atnāc uz sociālo dienestu, tur vienmēr būs kāds, kas tevi sadzirdēs. Jā, ārkārtīgi daudz dimensiju ir šiem jautājumiem. Man šķiet, ka mēs drošam likt to virsrakstu, kad bērni gaida bērnu, vai ne? Jo tad aktualizējās tiešām tas puišu stāsts. Jo man arī liekas, ka šī tēma ir jārunā ne tikai par tām mamām, jo arī tam tētim ir šoks tajā brīdī, kad viņš tās 2 strīpiņas ierauga. Ko viņi galvenokārt dara? Viņi pazūd. Viņiem ir bail, jo viņi arī būs vainīgi pie tā, ka tas bērniņš ir ienācis pasaulē.
Jā, tā ir. Man kā 2 dēlu mammai arī šis liek domāt, un vairāk domāt par to, ko es runāju, piemēram, ar saviem dēliem ikdienā, ko es viņiem saku un kā es runāju. Tā kā tas ir ļoti tāds svarīgs temats. Un tas, ko arī mēs šeit sadzirdam, protams, ka ir ārkārtīgi labi, ja bērnam ir ģimene, pie kā vērsties. Jā, ja ir mamma vai tēti. Jā, to es arī gribētu papildināt, jo mums ir arī pieredze ar ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem. Mums, piemēram, Ventspilī ir viens brīnišķīgs pieredzes stāsts, kur 2 jaunieši, mammītei bija 16, puisim bija 15. Viņi radīja bērniņu, bet viņi ir ļoti pozitīvi ar to, ka tas puisis gāja pie meitenes uz bērnam katru dienu, kamēr viņi bija stāvoklī. Viņš par viņu rūpējās, kamēr viņi dzīvoja ar bērniņu bērnamā. Viņš katru dienu gāja un stūma ratiņus. Un tas ir tas būtiskākais, kas mums jāatcerās, ka to bērniņu radījuši 2 cilvēki. Ne tikai tā viena mammīte ir atbildīga par to. Un tas tētis ir maksimāli jāiesaist iekšā tajos procesos. Lai viņš iet ar tiem banāniem pie tās mammas ciemos, lai viņš masē viņai pēdas, lai viņš paijā punci un runā ar to bērniņu, ko viņi kopā gaida. Nevis mēs sievieti uztaisam par upuri, viņa šo bērnu ir, tagad es triviāli saku, dabūjusi šo te bērnu, un tagad mēs visi par un ap viņas glābšanu esam. Nē, arī tas jaunais tētis ir tieši tādā pašā situācijā. Paturpinot varbūt par tādu Edīti pieredzi arī, kas ir, labi, tagad, piemēram, mazliet aizejot tālāk jau no ģimenes, kas ir, piemēram, citi jaunieši pieredzes skolā un sabiedrībā, ar ko saskars, piemēram, šie jaunie cilvēki, vai arī tikai meitene, kura sastopas tagad ar šo ziņu, ka viņa gaida bērniņu. Kas ir varbūt tie jūs novērojami, kas ir tās problēmas tieši sabiedrībā un arī skolā, skolas vidē, piemēram? Es domāju, ka mums ir jārunā par to, kāda ir vispār šī ekosistēma ap šo te meiteni. Un jādomā par to, ka viss, par ko mēs šeit šodien runājam un spriežam, vienmēr ir jānoliek centrā šī te meitene vai šī te jaunā ģimene, var arī tajā skaitā arī jaunais tēvs. Un jārunā vienlīdz vienādi gan par jauno tēvu, gan par jauno māmiņu. Un, ja jūs jautājat par to, kādi ir šie galvenie izaicinājumi jauniešiem, tad lielākoties visbiežāk tas, ko mēs dzirdam no jauniešiem, tās ir bailes, neziņa, bailes no nosodījuma, bailes jau, kā jūs jau arī iepriekš pieminējāt, par to, kā notiks brīdī, ja sāksies varbūt pat kādas tiesvedības attiecībā uz to, ka, piemēram, viens no vecākiem ir pilngadīgs un māmiņa ir nepilngadīga, un tur ir daudz tādu baiļu. Tā ir tāds viens bloks, otrs bloks ir nezināšana, un nezināšana ļoti daudz un dažādās jomās, gan par to, kādu atbalstu es varētu saņemt, gan pie kā vērsties pēc atbalsta, gan arī kādas varētu būt tās formas, kurās es kā jaunā māmiņa vai kā jaunais vecāks var iesaistīties un saņemt kaut kādu veidu atbalstu. Un tāda vēl, manuprāt, ļoti būtiska lieta ir tas, kā tā ekosistēma, kas veidojās ap šo jauno ģimeni, jauno māmiņu, jauno tēvu, kā viņi jūtās ar šo situāciju un kā viņi varētu palīdzēt un iesaistīties. Un tā arī ir, manuprāt, ļoti būtiska lieta, kā jau arī jūs, Kristīna, minējāt, kā es varu runāt, piemēram, ar saviem bērniem par tādu lietu. Un arī, ja mēs iedomājamies, ka kādam no mums ienāk mūsu ģimenē nepilngadīgs jaunais vecāks, tad kas ir tas, kas mums kā ģimenē ir nepieciešams, kāda veida atbalsts. Un šī projekta ietvaros arī mums bija iespēja sarunāties ar meitenēm anonīmi un dzirdēt viņu pieredzes stāstus par to, kam viņas ir gājušas cauri, kļūstot par māmiņām, un tas, kas mani visvairāk satrauc, un tas, kas man visvairāk ir iespiedies atmiņā no šīm sarunām, bija vairākas lietas. Bailes gan no savas ģimenes, gan no nosodījuma, bailes no tā, ko par to teiks skolā, kā pret mani izturēsies skolotāji, kā pret mani izturēsies vienaudži. Un viena lieta, kas man ir ļoti iespiedusies atmiņā no šīm sarunām ar meitenēm, bija par to, ka meitenes teica, es vēlos kļūt par labāku vecāku, kāds es vien varētu būt savam bērniņam, kurš man ir piedzimis, neatkarīgi no tā, kādos apstākļos ir šīs meitenes.
Un trešā lieta, kas man ļoti ir palikusi atmiņā no šīm sarunām, bija tas, ka bija daļa meiteņu, kuras bija ļoti neapskaužami sliktā sociālajā stāvoklī, kas ir saistīts ar ļoti lielu nabadzību, kas ir saistīts ar to, ka tev nav vispār nekādas atbalsta personas blakus, kas tev varētu palīdzēt, kas tev varētu uzklausīt, kas tev varētu ir praktiski palīdzēt. Man ļoti ir palicis atmiņā viens meitenes stāsts par to, ka viņas vienīgā atbalsta persona bija vecmāmiņa, un viņa pa naktīm gāja strādāt. Vecmāmiņa pieskatīja bērniņu, kurināja krāsni ar malku, lai vismaz varētu kaut kādu sociālo atbalstu saņemt un lai varētu arī izdzīvot tīri materiāli. Un tās ir tās lielākās grūtības, un man arī šķiet ļoti būtiski nestigmatizēt to, ka nezinu, piemēram, meitenēm no nelabvēlīgām vidēm dzimst bērni, bet savukārt no pilnām ģimenēm, kur ir auguši bērni, šādas situācijas nav. Teiksim, nedomāt par to, ka ir kaut kāda grupa, kurai tie bērni dzimst biežāk nekā citām grupām. Ļoti dažādas ir šīs ļoti dažādas. Jā. Bet vai tas, jūs sacīt, ka tas nosodījums un bailes, tas ir tas vienojošais faktors, jo tas par to nosodījumu mēs šeit sadzirdējām vairāk kārt, bet es domāju, ka šīs dienas auditorija ir pilnīgi citā burbulī dzīvojoša, un tur mēs visticamāk to nosodījumu ne no viena nesagaidīt, tāpat iespējams tie cilvēki, kas mūs skatās, vai ne? Bet vai jūs teiktu, ka tā ir tāda dominance, tomēr, ja mēs paskatāmies uz tādu kopumu sabiedrības, tās bailes jau arī nāk kontekstā ar to nosodījumu droši vien, vai ne? Diemžēl, bet man jāsaka, ka man šķiet, ka mēs vispār kā sabiedrība kopumā esam tendēta diezgan uz tādu, varbūt vainīgā meklēšanu, tādu gribot labu, varbūt mēs reizēm izdaram nevisai labi. Un es domāju, ka viss šis, par ko mēs šodien runājam, tas ir arī tāds mācību process mums pašiem pieaugušajiem. Aizdomāties par to, kā mēs kaut kādās situācijās reaģējam vai runājam, un ja jau jaunieši saka, ka viņi tā jūtās, tad viņi tā jūtās. Un mums ir jāspēj kā pieaugušajiem būt pietiekami prasmīgiem, lai iekāptu šajās jauniešu kurpēs un saprast, kā tad viņi jūtās un ko viņi domā. Jā, man atbild laikam, Kristīna, šoreiz būtu jā. Diemžēl to mēs dzirdam, bet mēs gribētu jautāt arī Ivetai, mēs dzirdējam, ka ir stāsti, kur tiešām varbūt arī ir apzināti jauni vecāki, kuri, piemēram, 18 gados jau vēlas apzināti kļūt par vecākiem, bija piemērs, vai ne? Bet par tiem, kas varbūt šajā situācijā nonāk negaidīti un neplānoti, kas ir tas, kas, piemēram, šobrīd tiek darīts, lai preventīvi jau domātu par to un lai bērni, jaunieši šādā situācijā nenonāktu un lai mēs novērstu principā šo grūtniecību tik agrā vecumā? Man tāds milzīgs šobrīd ir žosovs galvā, jo Latvijā ir izveidots jauniešiem draudzīgi veselības aprūpas pakalpojumu vadlīnijas. Latvijā ir bijuši 11 jauniešu centri. Latvijā ir bijusi veselības mācība. Tad paskatāmies tagad. Mēs esam punktā, kur mēs gribam, mēģinām, un es tiešām esmu ārkārtīgi priecīga gan par projektu, gan par to, ka es beidzot kaut kur veselības aprūpas sistēmā dzirdu vecmāžu balsi. Tas arī ir jaunums. Vairākus gadus vecmātes balss tā kā īsti nekur nefigurēja. Tā kā tā ir pozitīva lieta. Pozitīva lieta, mēs zinām, ka mums tagad ir kaut nedaudz kompensēta kontracepcija ļoti jaunām meitenēm. Fantastiski. Mēs nevaram runāt par visām vecumā līdz 21 gadam, bet kādam ir kompensēta. Taču mums pirms 2 dienām papār dziedz piezinīja viena no jaunietēm, kur dzīvo un studē Latvijā. Viņai nevēlam grūtniecība, un viņa vēlas šo grūtniecību pārtraukt. Es pajautāšu klātesošajiem, vai jūs ziniet, kāds ir medikamentozā abortu izmaksas, izņemot Ilzi, kur es pateicu jau priekšā? Miniet. Nē. Miniet apmēr. Vairāk. Arī varbūt 45. Un tagad padomāsim par šo jauno, varbūt jaunieti vai bērnu, kura nav plānojusi, un mēs šeit runājam visur par ģimenēm, par bērniņu ienākšanu ģimenē, bet ir arī šādas jaunas meitenes, kuras saprot, ka viņas nevēlas grūtniecību turpināt. Cik lielā mērā šī jaunā meitene, kāds viņai ir iespējas samaksāt par šo pakalpojumu? Nemaz nerunāsim, ka mums viņš nav pieejams mājās, kā tas ir Zviedrijā. Jā, Latvijā tieši tāpat kā Zviedrijā veselības izglītība ir integrēta daudzos mācību priekšmetos.
Ja es jautāšu klātesošiem, cik daudz no jums vai nu ir bērni, ja bija saskarsme bērniem, cik daudz no jums, paceļ lūdzu roku, uzskata, ka šodien bērnu veselība, pratība ir apmierinoša Latvijā? Es neredzu. Briļu vaina. Es nezinu, kāpēc es neredzēju nevienu roku, bet ja jūs paskatītos standartus, mums ir ideāli, tā kā Zviedrijā. Ja? Un tad man pie tam bija Kristīnas, nevis Kristīnas, bet Lindas tas cipars, ka mums tie bērni bija cik? 330? 49. Ja? Un tu ļoti labi pateici, mums viņi ir maz. Es daļai nepiekritīšu Edītei, ka mums nevajag, ka mums jāskatās uz visiem bērniem vienādi. Es papētīju Andis Ķīvīts Urtāns veikto pētījumu šī projekta ietvaros. Un tomēr tur izskan, ka vairāk šie agrīni negribētie bērniņi ir no disfunkcionālām ģimenēm. Tad, ja mēs skatāmies visus tos 340 000, tad disfunkcionālās ģimenēs auguši bērni būs vēl mazāk. Es zinu, ka Rīgā ir 1000, kuriem ir atņemts vecāku tiesības. 1000 bērni tikai. Bet tie ir īslaicīgi ilgāk laika periodu, bet tie ir ārkārtīgi sarežģīti, smagi, jauni cilvēki. Un nereti šīs grūtniecības ir viņu sauciens, šo meiteņu sauciens pēc kā? Pēc tuvības, pēc mīlestības, pēc atbalsta. Un es domāju, ka tas ir varbūt tas sākuma punkts. Mēs neaptversim visas meitenes šobrīd. Un varbūt mums arī visām meitenēm, sāksim kaut vai to mazumiņu. Man liekas, tas ir arī tieši šis projekts un piedāvāt šos mentoru pakalpojumus, ja kaut kā viņām palīdzēt. Ka mēs reiz mēģinājām meitenes, tās, kuras bija dzemdējuši Jelgavas rajonā, kas ir interesanti, jo Jelgavas rajonā ir viens no augstākajiem šo bērniem cipars. Un mēs kaut kā gribējām šīs meitenes nointervēt. Un tad es jautāju ģimenes ārstam, kurš man stāstīja par šīm meitenēm, kuras ir viņa pāraudzībā. Viņas atteicās. Vispār atteicās no sarunas. Un ziniet, kāpēc? Tādēļ, ka viņas nav pieņemtas viņu mazajā vietējā lauku kopienā. Viņas jūtās tur atstumtas, nevajadzīgas. Un es varu tikai piekrist tam, kas šeit jau ir runāts, ka man grūti pateikt, tas ir fantastiski tādi sociālie darbinieki. Man ir pieredze bijis dažādiem, kā jebkurā profesijā. Un es domāju, ka tie cilvēki, kuri kaut kādā veidā šo problēmu var risināt, viņi acīm redzot sēž šī telpā. Un mēs iespējams nevarēsim vienmēr sagaidīt no valsts, ka mēs veidosim šos pakalpojumus. Tā nebūs. Un tas ir darīt pa mazumiņam, redzēt šo mazumiņu. Es nezinu, kur mēs esam pazaudējuši interesi par to bērnu, jo faktiski jau bērndārza audzinātājs var pamanīt to, ka bērns aug disfunkcionālā ģimenē. Patiesībā jau skolā var pamanīt, bet skolotājiem vairs nav jāiet uz mājām, viņiem vairs nav jāapseko bērni. Skolotājiem nav obligāti jāzvan sociālam darbiniekam, visās skolās nav psihologi, visās skolās nav pedagoga asistenti, kas var palīdzēt, ja bērniņam ir attīstības traucējumi. Un tā joprojām, un tā joprojām. Un beigās tas atslēga vārds ir cilvēks, tieši tā konkrētā vai nu skolotāja vai konkrētais sociālais darbinieks, kurš piezvanīs vecmātei vai ginekologam, kurš aizvedīs to bērnu, jeb jaunieti, lai viņai, kurš piezvanīs pēc tam farmācijas kompānijai, lai šo kontracepciju bez maksas iegūtu, jeb kurš sazināsies ar sociālo lietu komisiju, lai samaksātu par šo grūtniecības pārtraukšanu. Tāda ir mūsu sabiedrība, raiba. Es neticu, ka mums būs jauniešu centri, mums nebūs veselības mācība, nebūs. Tas nav tā, ka mēs tagad to varētu ielobēt. Un tad ir jautājums, kādā veidā mums panākt to, lai katrs pieaugušais, mēs šeit runājam par grūtniecību, es gribētu runāt par soli pirms. Un tas solis pirms ir pieņemt, ka šodienas jauniešiem iespējams arī 11 gados būs interese par seksu. Tā kā to pieņemt, mums tas nepatīk, mums tas nav saprotams, bet tā var gadīties. Un ja mēs to saprotam un pieņemam, tad jau mēs 10 gados sāksim runāt par seksuālām attiecībām. Mēs 10 gados runāsim par piekrišanu, mēs 10 gados runāsim par vardarbības prevenciju. Tas Latvijā nav. Un tas, manuprāt, tas ir jāmaina, ka mums kā sabiedrībai faktiski visos tajos posmos, kuri pieaugušie saskarsmē ar bērnu, visos posmos jābūt seksuālai izglītībai.
lai mēs spētu saredzēt, saprast un drosmīgi šos jautājumus runāt. Kā piemērs, mums 5. klasē meitenes pajautāja, vai interseks sievietes var dzemdēt. Ja? Tas vienkārši iezīmē to, ka mēs dzīvojam kaut kur aizvakar, laulības, tad bērns un tā tālāk un tā. Protams, tad viņi dzīvo ilgi un laimīgi nomira, un bērni dzīvo citā pasaulē. Nu tā. Būsim ar acīm vaļā. Es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu. Jā, vēl pat vairāk nekā atbildēju. Es īstenībā gribētu vienu komentāru pateikt, kad mēs runājam par nepilngadīgajām grūtniecām, bet mēs izslēdzam vienu kopienu, es gribētu teikt, kas ir romu tautības cilvēki, kuriem ir absolūti normāli dzemdēt nepilngadīgiem, un tā ir tā kopiena, kuru galvenokārt bieži vien viņi ir disfunkcionāli, tā kā arī Iveta teica, nāk no tādiem taboru tipa tādiem stāstiem, un viņiem tas ir normāli dzemdēt nepilngadīgiem. Un tad mēs, speciālisti, esam tie, kas viņiem krata ar pirkstu un saka, nē, draugi miļie, tas nav labi, ko jūs darat. Mums ir arī jāpadomā par tādām nacionālajām, īpatnībām vai nacionālo to ģenētisko kodu viņiem, kad mēs nedrīkstam viņus nosodīt, tāpēc, ka viņiem tas ir ļoti dabiski un ļoti vajadzīgi 14-15 gados. Man ir pašai bijusi saruna ar 16-gadīgu meiteni, kurai ir 3 bērni, viņa sēž 6. klasē, un es viņai stāstu, kā viņai ir jāmācās, kā viņai ir jāiet uz skolu, viņa pieceļās, viņa saka, man nav laika ar tevi runāt, man jāiet vīram pusdienas taisīt. Un viņa mājās sēž ar 3 bērniem. Arī šāda kopiena mums ir, un tāpēc varbūt arī Jelgavā varētu būt, ka viņi ir gana daudz, jo mēs ar viņiem esam kontaktēti Jelgava, Ventspils, Sabila un vispārējās pilsētas, kur viņi dzīvo. Arī šī grupa ir tā, kuru mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst, jo tā ir viņiem dabiska vajadzība nepilngadīgiem dzemdēt. Un mēs viņu mēģinām nenormalizēt, bet normalizēt tajā pašā laikā. Es gribētu paturpināt par to ieskatīšanās un pamanīšanas aspektu, varbūt arī tīri tāda medicīniskā aprūpes viedokļa. Jūs arī minējāt piemērus, kur, piemēram, meitenes mamma par to, ka viņas meita gaida bērniņu uzzina tad, kad meita jau ir 7. mēnesī. Varbūt dažādi objektīvi apstākļi, kāpēc viņa to nav pamanījusi. Un tas nav nekādā veidā nosodām vai kā, jo es domāju, ka jaunieši pietiekami labi spēja arī slēpt lietas un tā tālāk, bet varbūt ļoti dažādas tās situācijas. Kā jūs varbūt iezīmētu to kopējo ainu? Kas ir tas brīdis vai kad tad meitenes nonāk tiešām šajā medicīniskajā aprūpē, vai te mēs varam bildt kaut kādas tādu vidējo statistiku, cik agri vai kas viņus nosūta, kā viņas vispār atnāk? Man nav statistikas par šo. Ir ļoti dažādi, jā? Ir ļoti dažādi, jā. Un jāsaka jau, ka visi jaunieši jau nemaz nav tādi arī nepilngadīgi, kas nezin, kur aiziet un ko izdarīt. Viņi bieži vien ir gudrāki par mums un ir lietas, ko es no viņiem iemācos. Tā kā nav galīgi tā, ka ChatGPT iespējams nāk palīdzēt. Iespējams, jā. Un man pagājuši, jau būs 2 gadi, vienai no manām pacientēm bija 15 gadi, un viņa ļoti labi pati atrada, bez vecākiem nāca, lai gan viņai vecāku atbalsts kaut kur aizmugurē tā kā bija, jo mēs to vienmēr pārunājam, kāds tev ir atbalsta tīkls. Bet pat visu zināju, un es pat teikšu, ka dažkārt zinu vairāk un tiek galā ar lietām labāk nekā varbūt pilngadīgas, un varbūt sievietes, kuras pirmo bērniņu gaida 40 gadu vecumā. Jo tas nav, mēs to nevaram tā kā pieņemt, ka visas šīs meitenes ir nevarīgas, mazas, nezinošas. Nemaz tā nav. Un, protams, ka katram ir tas savs stāsts. Šajā gadījumā meitene varēja pateikt vecākiem, viņa varēja pateikt mammai, un viņa gaidīja, ka mamma pateiks tētim, ja? Bet atbalsta kaut kāds tīkls viņai bija. Un viņa varēja droši atnākt, pieteikties uz konsultāciju, apsēsties, visu izstāstīt, izrunāt. Labs stāsts. Tagad audzina savu mazuli, tālmācībā mācās. Tā kā es domāju, ka viņa ir viens no tiem, piemēram, kur mēs laikam varam ielikt tos ķeksīšus gandrīz visā tajā, par ko mēs runājām projektā, pie kā mēs strādājām, jo tālmācībā viņa ir.
par bērnu viņa rūpējās, viņai mamma palīdz, viņai ir šī atbalsta sistēma. No mentora viņa atteicās, viņa teica, ka viņai nav nepieciešamība. Es domāju, ka tāds diezgan... Un saņēma arī bezmaksas kontracepciju, ko viņa labprāt izmantoja. Un vēl ļoti drosmīgi piezvanīja man pēc pusgada un teica, paklau, man šī, ko man iedeva, nepatīk implants. Es gribu to spirāli. Saorganizējām viņai arī to, ja? Tā kā, tas ir ļoti atkarīgs un būs tādi, kas neteiks nevienam, varbūt tāpēc, ka nezinās, kam teikt, kā teikt, kur griezties pēc palīdzības. Būs tādi, kam vienkārši ir bail un nemeklēs. Ļoti dažādi. Ir, protams, arī gadījumi, kad sociālai darbinieki ir tie, kas sazinās ar mums un saka, mums ir redzeslokā tāda un tāda jauniete, mums ir vajadzīga viņai aprūpe, un tad mēs tiekamies. Tas stāsts, kas, protams, neatstāja vienaldzīgi, ir par tiem un par tām arī jaunietēm, skolēniem, skolniecēm, kur tiešām ir bez finanšu arī atbalsta, kas ir ļoti svarīgs, tas, ko arī jūs minējāt, piemēram, šis stāsts par strādāšanu naktīs un vecmāmiņas atbalstu, ja mēs paskatāmies uz to reālo palīdzību. Ja? Tā tad ir teorētiski nevienmēr droši vien izmanto mentoru, vai ne? Tas ir viens, bet tīri kādas vispār ir tās palīdzības atbalsts, ko nepilngadīgie var saņemt gadījumos, kad ir gaidīts bērniņš? Tā situācija ir tāda, kad mēs to, ja piešķiram palīdzību, mēs skatāmies visu ģimeni kopumā. Bet šie nav, tātad nepilngadīga grūtniecība, nav klasiska ikdiena. Un, lai arī kā, droši vien man amata brāļi un māsas gribēs man kratīt ar pirkstu, bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik speciālists vēlas iedziļināties šajā situācijā. Var pieņemt nestandarta lēmumus, piemēram, sociālo palīdzību piešķirt tikai jaunajai māmiņai ar gaidāmo bērniņu. Tātad, tādā mūsu sociālo darbinieku valodā runājot dalītās mājsaimniecības. Ja? Ir iespējams izvērtēt tikai viņas vajadzības. Tieši, ko tai mammītei vajag, lai viņai būtu ikmēneša pabalsts, ko viņai paēst pašai un bērniņu pabarot, lai viņai būtu, teiksim, vieta droša, kur viņa varētu dzīvot, jo nereti ir tā, ka meitenes tiek izmestas no dzīves vietas ārā, un tad viņām ir jāmeklē alternatīvas vietas, kur dzīvot. Ir tas, kas ir pats svarīgākais tai meitenei tajā brīdī, droša vide, kur dzīvot, lai viņai būtu droši, stabili ienākumi, ar kuriem viņi var rēķināties katru mēnesi, un paldies Dievam, mūsu valstī ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts, ar kur var rēķināties. Līdz ar to tad šis ir tas jautājums, kur ir atkarīgs no speciālista ieinteresētības lielā mērā. Cik ļoti es gribu palīdzēt šim te konkrētajam bērnam, kurš gaida bērnu, lai viņam būtu ikmēneša ienākumi no kā ēst, nopirkt pamperus. Un, protams, ir ļoti liels atbalsts, ko jau es vienmēr esmu uzsvērus, ir nevalstiskais sektors. Ja? Tātad, kas vienmēr parūpēsies par to, lai tev būtu paēst, lai vienmēr būtu drēbes. Protams, visi mēs gribam jaunus, baltus, skaistus ratus saviem bērniem, bet ir jābūt reāliem, kad nevienmēr tas sapnis piepildās, bet kopiena mēdz iesaistīties tad, kad ir šādas situācijas. Nav tā, ka tā mammīte ir atstāta viena pati. Jā, viņai vajag šo te mentoru vai kādu pavadoni, kas pa dzīvi viņu ved, ja nav tie vecāki, kas viņu atbalsta. Bet ir galvenais uzdrīkstēties, iet lūgt palīdzību, un tad jau tā, kā jau saka, ja tev ir problēma, viss pasaules sadosies rokā, lai to atrisinātu. Un nevalstiskais sektors, tas, ko jau arī vairāk kārt šeit ir minēts, ir milzīgs resurss, kuru mēs pat īsti dzīvē tā nenovērtējam līdz brīdim, kamēr mums kaut kas nav vajadzīgs. Jo nevalstiskais sektors var izdarīt to, ko nevar valsts un pašvaldība izdarīt. Tev iedos, kur dzīvot, tev iedos, kur ēst, tev iedos bērniņam drēbes, tev pašai iedos drēbes, atradīs nepieciešamos speciālistus un tā tālāk. Un tas, kas ir ļoti būtiski, kā pašvaldība var iedot šim bērnam psihologu pakalpojumu, kas palīdz to mentālo veselību sakārtot un rast to drošības sajūtu, ka tā nav traģēdija, ka tu esi jauna mammīte vai jūs esat jauna ģimene. Vienkārši ir citādāk. Un tad pēc tam, kad bērniņš piedzimst, protams, ir pakalpojumi kā ģimenes asistents, ir mentoru pakalpojumi, pepmammas pieejams. Tā kā tas tīkls ir. Un arī paēst. Neviens uz ielas nav palicis un neviens bez ēšanas nav palicis. Ir vienkārši nebaidujieties, jāiet uz sociālo dienestu un jālūdz palīdzību. Mēs neesam tie, kas nosodīs un kratīs ar pirkstu. Ir jāsaņem tā pile drosmes un jāatnāk pāri slieksnim. Un tad jau
tas mehānisms iedarbojas. Bet kopumā, kā gribēju papildināt, jā? Jā, es gribēju papildināt, un es gribēju atzīmēt, ka mēs pilotējot šo ceļvedi, saņēmām arī atsauksmes tieši Kuldīgas rajonā no nepilngadīgām grūtniecēm, pēc tam jau jaunām mamām, par to, ka ir tiešām veiksmīga sadarbība ar sociālo dienestu, un viņas tiešām atzīmē to, ka viss, kas viņām bija nepieciešams, tika saņemts. Bet viņas nemeklēja sociālo dienestu vai darbinieku tajā brīdī, kad tas notika. Viņas jau ilgstoši bija saskarsmē, līdz ar to tas viņām palīdzēja arī šajā situācijā. Tiem, kam ir jāmeklē pirmo reizi, es pieļauju, ka tas ir izaicinājums, ir ļoti daudz nezināmā. Un vēl viena tēma, kuru aizskārāt par psihologa pakalpojumu. Es nezinu, cik viņš ir pieejams un kā pie viņa var tikt, bet pārsvarā uz papīra viņš ir pieejams. Realitātē jāsaka, ka visiem tiem, kam ir bijusi nepieciešamība, ir bijusi ļoti lielas grūtības saorganizēt psihoterapeita atbalstu, un ir jāsaka, ka vienai daļai no šiem nepilngadīgajiem, kuriem ir iestājas grūtniecība, ir kādas arī psihoemocionālas saslimšanas un grūtības, un ir vienai lielai daļai viņi jau ir kādu laiku lietojuši antidepresantus un citu veidu medikamentus, un šī palīdzība ir ļoti, ļoti svarīga. It īpaši mēs zinām, kas notiek hormonu līmenī, grūtniecības laikā, nerunāsim par pēcdzemdību laiku, un ja šeit nav šī laicīgā iejaukšanās, un tā ir viena lieta, kur veselības aprūpē mums ir kaut kāds iztrūkums. Jā, tas ir ļoti svarīgs temats, kur, protams, aktualizēt. Paldies Dievam, ir papardzietas, kur var zvanīt, ir daudz arī cits, arī tos starp pusauģu resursu centrs, arī, kur noteikti arī Liena māja ar galvu un piektīs, ka tur jaunieši pusauģi vienmēr ir aicināti arī zvanīt un meklēt konsultāciju iespējas. Tos starp ir arī jauni konsultāciju veidi, arī digitālā programma. Tā kā, tas ir labi, ka tiek domāts tiešām arvien plašāk arī reģionos. Mēs runājam par pusauģu resursu centru, kas ir tā vēl viena aktualitāte, kur nevienmēr visiem bērniem tiešām ir iespējama šī mobilitāte, piemēram, pārvietoties uz dažādām Latvijas pilsētām. Jums arī bija kaut kas piebilstāms, ja? Es tikai gribēju piebilst, un atgādināju par vienu no tādiem sabiedrības daļām, kas ir Roma tautības cilvēki. Un tad es gribētu savukārt atgādināt to, ka mums ir apmēram 8000 cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Un ja mūsu bērni augo ģimenēs, tie, kur ir pilnās, ja kaut cik ģimenēs, var daudz ko iemācīties par attiecībām no mums, mūsu spoguļojot un skatoties, kā uzvesties, kas ir privāts, publisks, kā veidojas attiecības, tad šiem bērniem nav tāda iespēja. Un ja mums vispār šī veselības pratība ir ļoti zema, tad bērniem ar attīstības traucējumiem mēs neiedodam tos rīkus, tās iemaņas, lai viņi augtu droši šajā pasaulē. Tas arī parādījās Andas Ķīvīts-Urtāns veiktajā pētījumā, ka diezgan daudz šīs nepilngadīgās grūtnieces vai bērni, kur gaida bērnus, ir meitenes ar attīstības traucējumiem. Un tā ir, manuprāt, vēl smagāka problēma, jo daļa šie bērni ir integrēti programmās iekļaujošā izglītībā, vispār izglītojušās skolās. Daļa no viņiem joprojām ir attīstības centros, bet liela daļa viņa dzīvo sabiedrībā un, protams, veido attiecības. Un tas būtu, par ko arī būtu noteikti jādomā par to soli pirms, bet arī domā par palīdzību pēc tam, tad tur arī ir daudz vairāk šie risināmie jautājumi. Jā, man šeit arī Linda aktualizēja savā stāstījumā par tālmācības stāstu, kas Latvijā arī nonāca principā tādā izglītības diskusija krustugunīs par to, vai mums vispār Latvijā ir vajadzīga tālmācība, un es domāju, ka ir pietiekami daudz bērnu, kuriem tā tiešām ir ļoti, ļoti svarīga viņu izglītībā, bet runāt vispār, piemēram, arī par to skolu vidi, kā jūs arī, mēs jau apmēram varējām nojaust jūs domas par to, par skolu un to, kā tur tiek stāstīts, piemēram, par bērnu seksuālo veselību un tā tālāk. Veselības mācības, jūs jau minējāt. Seksuālo veselību mēs Latvijā nerunājam. Arī par baudu mēs nerunājam. Mēs arī par homoseksualitāti mēs nerunājam. Arī mēs nerunājam par disforijām. Punkts. Šos jautājumus mēs Latvijā nerunājam. Jā. Šos jautājumus bērni paši atrod. Un par šīm tēmām bērni var sarunāties angliski, jo viņi nezina latviešu vārdus, jo viņi paši meklē šo informāciju, kas nav slikti. Ir ļoti labi, ka viņi meklē un viņi šie jautājumi interesē.
taču tā pieauguša, varbūt tās vadītas sarunas, kurās mēs viņiem palīdzam saprast šos mītus no realitātes, kolēģi no Zviedrijas neminēja, bet tas, kas man ir zināms, ka arī Zviedrijā, piemēram, ir mīti par to, ka kontracepcija ir slikta. Ja? Kādā veidā mēs par šo runājam ar jauniešiem. Un ir ārkārtīgi daudz tēmas, kur būtu svarīgi, lai mēs jauniešiem izrunātu. Vai to var veikt mana vecuma skolotājs, kas vidējais vecums skolā? Neprasiet, cik man gadu. Es zinu, ka labi izskatos. Joks. Bet principā tas ir skolotāja vidējais vecums. Un noteikti, ka skolotājs nezina ne par interseks, sieviešu spēju dzemdēt, ne par LGBTIQ+, ne par biseksuāliem cilvēkiem, kuriem tagad ir nodibināta organizācija. Bet jaunieši tas viss interesē. Ja? Tā kā bija plāns, ka izglītības ministri izstrādās šo programmu, kur būs jāapgūst visiem skolotājiem. Otrais plāns bija, ka šo programmu būs jāapgūst tikai skolotājiem, kur brīvprātīgi vēlēsies to apgūt. Šobrīd šis jautājums ir noņemts no dienas kārtības. Kā tas būs, vai tas būs? Tā mēs klupdam, krizdam ejam šajā tēmā. Jā, tev par bērnu dārstu. Tik viens, bet starp citu, jā, mēs turpināsim tūlīt tālāk šo diskusiju. Es tikai redzu, ka Mārtiņam ir mikrofons mūsu kolēģim. Tas nozīmē, ja kādam ir kāds jautājums, droši padodiet ziņu, kaut kā paceļot roku vai pamājot, tad Mārtiņš iedos mikrofonu, lai to sadzird arī pārējā auditorija, lai mēs varam šīs dienas ekspertiem arī uzdot kādu jautājumu. Tā kā droši, ja kādam ir kāds jautājums ekspertiem vai komentārs, droši to var darīt. Bija komentārs, Jā, man bija komentārs par to, ka, manuprāt, par seksu un mīļošanos ir jārunā jau bērndārzā. Jo mūsu mazie bērni taču redz mājās, es teiktu tādā veselīgā ģimenē, ka tētis sabučo mammu, mamma sabučo tēti, un lai viņiem klusībā vansistabā nav jāiet, jānodarbojās ar seksu, bērniem ir jāpasaka, mīļie bērni, arī mums vajag laiku sev, un tas, manuprāt, ir jādara jau bērndārzu vecumā, jo tad, kad viņi izaug jau lielāki, tad beidzās ar to, ka tas ir tēma, par kuru tu nevar ar to bērnu runāt, jo ja es ieiešu pie savu 14-gadīgā tīņa istabā un teikšu, draugs, mīļais, klausies, mums ir jāparunā par seksu. Viņš teiks, mammu, ej ārā. Nē, viņš teiks, mammu, ko tu gribi zināt? mums ir arī jautājums šeit. Jā, paldies par brīnišķīgo diskusiju. Es gribētu ienest vēl vienu aspektu, varbūt šeit Ivete mums arī varētu palīdzēt ar atbildi. Es domāju, kāda ir pornogrāfijas pieejamības, ļoti izteiktās pieejamības ietekme uz visiem šiem jautājumiem? Absolūti burvīgs jautājums. Burvīgs jautājums, un tur ir tai atbildē ir divas puses. Tā viena puse savu laiku ļoti meklē dažādas pētījumus, lai atrastu to, cik ārprātīgi, slikta, kaitējoša, vardarbība veicinoša, pašnāvība veicinoša, nesko ir pornogrāfija. Tādu tiešu pētījumu par tādu tik ārkārtīgi ļaunu ietekmi grūti ir atrast. Latvijā pētījumi par šo ietekmi nav, taču par ko gan ir pētījumi, ka tie jaunie cilvēki, kuri kļūst atkarīgi no pornogrāfijas, pie tam šī pornogrāfijas atkarība ir tikpat spēcīga kā atkarība no spēļu zālēm, tikpat viņa ir spēcīga kā atkarība no jebkurām atkarīgām vielām, no alkohola, no smēķēšanas. Un tie jaunie cilvēki, un tie pārsvarā ir vīrieši, kuri, lai gan ir dažas sievietes arī pat Latvijā bijušas intervētas, kuri kļuvuši atkarīgi no pornogrāfijas, viņiem praktiski veidot seksuālās attiecības baudpilnas abiem partneriem nav iespējams. Un tas ir tas, ko arī būtu jāstāsta, bet redziet, ja mēs par šo tēmu vispār nedrīkstam runāt, mums jau to grūti ir izstāstīt. Pornogrāfija ir pieejama Latvijā joprojām jebkuram bērnam, kurš ir pietiekami atapīgs un uzraksta, ka viņam ir 18 gadi. Un tie laimīgie vecāki, kuri saka, man tas neskars, esmu uzlicis kontrolas programmas un es visu zinu, pilnīgs muļķības. Pirmkārt, bērni paši viņus māk apiet, un otrkārt, bērniem ir draugi. Ko pornogrāfija nodara vēl? Viņa nodara to, ka meitenēm un arī zēniem veidojas aplams priekšstats par to, kas ir ideāls ķermenis. Un ir zēni, kuri pārdzīvo to, ka viņa dzimumloceklis nav pietiekami garš. Viņi pārdzīvo, vai tiešām viņi varēs stundu viņu noturēt ereģētā stāvoklī un apmierināt veselu armiju ar sievietēm. Es, protams, nedaudz pieberšu sāli tajā visā.
Tur ir arī meitenes, kuras domā par to, vai viņām jebkad būs tik skaisti viņu dzimuma orgāni. Un atkal, ja mēs tā skatāmies uz sabiedrību vispār, to daudz vairāk domās tie bērni, kuri ir no tām nemīlētajām, disfunkcionālajām ģimenēm. Jo tur, kur tas bērns ir mīlēts, viņš visticamāk, labi, vienreiz, divreiz pastīsies pornogrāfiju, un tad viņš domās, es tāpat esmu forša, jauka un var veidot attiecības. Kamēr šiem bērniem, kur nekad nav bijuši mīlēti, kur vienmēr ir alkuši pēc mīlestības, viņiem būs, man jābūt tādai, lai man mīlētu. Tā kā tai pornogrāfijai, protams, kas vēl notiek, vērojot pornogrāfijas vēsturi, pornogrāfija tieši tāpat kā filmas, viņa kļūst vardarbīgāka. Un ja primārā pornogrāfija varbūt bija tīrs dzimuma akts, tad tagad jau ir normāli pažņaukt, pasist, nodarīt otram pāri, tā kļūst par normu. Un tad pornogrāfijā jūs neatradīsiet sarunas par to, vai vienam jeb otram tas ir patīkami. Pornogrāfijā jūs neatradīsiet sarunas par kontracepciju. Ja, tā kā tas ir viss tas, kas tajā pornogrāfijā nav. Bet bērniem nereti pornogrāfija kalpo kā tāds izziņas avots, un jaunieši paši teikuši, jā, tā ir tā labā puse. Īpaši puiši, viņi grib zināt tehniski, kā tas notiek, tad viņi to pornogrāfiju skatās. Un atkal, lai viņi mazliet paskatās. Bet, ja mēs dodam viņiem pretī kaut ko par to, kas ir attiecības, kas ir pozitīvas attiecības, tā būs. Mēs nevaram izslēgt to pornogrāfiju. Tā. Jā, paldies par jautājumu. Ja ir vēl kāds droši, tas vēl viena tāda dimensija, kā uz to skatīties. Un es nezinu, vai Latvijā ir kādi dati par straumēšanu. Man šķiet, nav dzirdēts, bet nesen bija, manuprāt, ziņu virsrakstos bija dati par Angliju, kur pornogrāfiskās lapas man šķiet bija straumētākās lapas. Tā kā, tas ir temats, jā, par ko var vienkārši tīri tā aizdomāties, ka mēs jau esam diezgan līdzīgas arī valstis kaut kādā ziņā, un ka visticamāk kaut kādas atblāzmas mēs varam arī vilkt, varbūt arī ar Latviju. Mēs nedzīvojam noteikti atrauti no tā, kāda tā situācija vispār tā tendence ir pasaulē. Bet šeit runājot arī par to, varbūt skatoties par to cilvēku attieksmes maiņu, pirmkārt pret mācībām, kur, piemēram, jauni cilvēki, viņiem ir tiesības izzināt par viņu seksualitāti, par viņu ķermeņiem, par seksuālām attiecībām. Un tā attieksmes maiņa, piemēram, arī no pieaugušajiem, ja, no kuriem vajadzētu vairāk sagaidīt šo iecietību un sapratni arī to, ko absolūti arī burvīgi Iveta sacīja, vai ne, saprast to, ka tie ir citādāka paudze, viņiem ir citādāk, un bez šī nosodījuma, kur sabiedrībā varbūt dažkārt ir tendence nosodīt. Kā var mainīt, varbūt, kā jūs sacīt šo sabiedrības attieksmi? Manuprāt, viena lieta ir mūsu viskopējās sabiedrības izglītības līmenis un spēja atklāti runāt par šiem jautājumiem un būt arī pietiekami atklātiem un teikt, hei, es kā pieaugušais nezinu, kā to darīt, vai es nezinu, kā par to runāt, vai arī man kā pieaugušiem ir nepieciešama atbalsts, lai pēc tam runātu ar jauniešiem. Un es šajā kontekstā gribēju minēt vienu lietu, ka tad, kad jaunieši saskars ar pieaugušajiem un pieaugušie, piemēram, kļūst par kaut kāda veida atbalsta personām šiem jauniešiem, vienalga vai tas ir medicīnas personāls vai sociālās jomas darbinieki vai nevalstiskais sektors vai skolotājs skolā, tam nav nozīme, ka mēs katrs jau esam kā paraugs šiem jauniešiem. Un tas ir veids, kā mēs mācam dažādas arī uzvedības modeļus, un arī tajā skaitā arī veids, kā jaunieši no mums mācās, kā viņi varētu palīdzēt citiem. Un man ļoti aizķērās tā doma, par ko, Linda, tu šodien no rīta runāji par to, ka, ja arī jaunieti atnāk pie ārsta, viņi saka, man neko nevajag, tad patiesībā tas, ka mēs kā pieaugušie mācām šīs te rūpes, tas arī ir mācīšanās process šajā brīdī tam jaunietim, un ja jaunietis šobrīd saka, ka viņam nav nepieciešama palīdzība, tas nebūtu nenozīmē to, ka varbūt pēc mēneša vai diviem viņš atgriezīsies. Jo ja viņš saņem šo ziņu vai šo signālu, ka hei, mēs tev esam gatavi palīdzēt, tad visdrīzāk jaunieši pēc kāda laika arī atgriezīsies. Un, tas viens aspekts būtu tāds izglītības aspekts, ka mēs kā sabiedrība kļūstam izglītotāku, un arī mēs, piemēram, savā programmā strādājot un ar brīvprātīgiem mentoriem, kur atbalsta jauniešus, tad tas, ko bieži vien brīvprātīgie saka, ka
izejot šo sagatavošanās procesu, kad mentors tiek sagatavots, ka viņi paši iegūst ļoti daudz jaunas zināšanas, viņi paši kā pieaugušie kļūst daudz zinošāki, un tad mēs varam teikt arī par to, ka sabiedrība kopumā kļūst daudz izglītotāka un zinošāka. Un es pilnīgi noteikti varu teikt, ka šie pieaugušie, kuri iedziļinās šajos jautājumos un saņem atbalstu un zināšanas, viņi arī patiesībā maina sabiedrību mums apkārt. Ja mēs kā sabiedrība mainamies, jo starp mums parādās tādi individi, kuri ir daudz zinošāki jau par šīm jomām. Un jaunieši šajā gadījumā ir ļoti lieli ieguvēji, jo jauniešiem līdzās šajos te viņu burbuļos arī sāk parādīties pieaugušie, kas viņus var atbalstīt. Un tas savukārt jauniešus iedrošina lūgt pēc palīdzības vai vērsties pēc palīdzības. Un tas ir tas, ko mēs arī novērojam. Man bija ļoti liels prieks šorīt no rīta runāt ar Lindu Berķi-Bergu, kas ir izveidojusi un vada mentoru programmu Bērnu slimnīcas fondā. Un mēs runājam ar Lindu par to, ka tikai nedaudz pastāstot jau sociālajos tīklos par to, ka pastāv šādu mentoru programmu nepilngadīgajām grūtniecēm, ka jaunietis sāk jau interesēties un meklēt palīdzību. Un tas ir tas pozitīvais, ko mēs redzam savā darbā, ka jaunieši aizvien biežāk meklē palīdzību, viņi meklē veidus gan internetā, gan arī vēloties praktiski un tieši saistē. Tiešajos kontaktos tikties ar pieaugušajiem, lai pieaugušie viņiem palīdzētu. Un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Jā, tas, ko jūs sacījāt, ka jaunieši mums nav tik nezinoši jautājumi. Ja viņi vēlas zināt, viņi prot atrast informāciju un prot to izzināt. Nu, mums ir atlikušas vēl aptuveni 5 minūtes, un es gribētu varbūt no jūs katrs sagaidīt varbūt tādu īsu vēstījumu par to, kas jūsu skatījumā tajā visā kopējā sadarbības ķēdes posmā varbūt ir tas vājākais posms, uz ko jūs varbūt gribētu likt to uzsvaru, kas jūsuprāt būtu svarīgākais tas mājasdarbs, lai mēs varētu runāt par to, ka šie skaitļi, ko jūs arī minējāt, tiešām kļūst mazāk nākotnē. Man šķiet, ka Latvijā ļoti daudz tiek darītas labas un foršas un pozitīvas lietas, un šeit arī šodien klātienē ir daudz cilvēku, kur ikdienā strādā ar šiem jauniešiem. Tas, kas man šķiet, kas mums pietrūkst, lai mēs visas šīs pozitīvās un lietas, ko mēs jau daram, savirpinātu tādā loģiskā ķēdītē. Un lai mēs spētu savstarpēji sadarboties un nepieciešamajā brīdī pieslēgt nepieciešamos speciālistus. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, manuprāt, ir neuzlikt nekāda veida rāmjus tam, ko mēs darām. Nepieņemt, ka, piemēram, jaunietim atbalsts ir nepieciešams, piemēram, 6 mēnešus un tikai grūtniecības laikā. Vai nepieņemt, ka atbalsts ir nepieciešams tikai jaunajai māmiņai, bet jaunais tēvs, tad, lai viņš tur kaut kā pats tiek galā, respektīvi ļoti individualizēt pieeju atkarībā no situācijas, kāda tā ir veidojusies katram jaunietim un pielāgot tieši viņam nepieciešamo atbalsta formu un veidus un arī ilgumu. Paldies, Linda. Jā, es laikam papildināšu Edītes teikto par to, ka varbūt nedaudz citiem vārdiem, ka mums ir jāskatās, mums ir jāliek, vai ja vienā gadījumā tā varbūt ir tikai meitene, citā gadījumā tā ir ģimene, varbūt tas ir pāris, kurš pie mums atnāk, viņi ir centrā. Viņi ir atnākuši, un mēs esam apkārt, lai palīdzētu viņiem. Un jāsadzird, ko viņiem vajag, kā viņiem vajag, citreiz jāizlasa starp rindiņām. Un mums savukārt, strādājot šajā projektā, es arī piekrītu Edītei, ka mums ir ļoti daudz fantastisku cilvēku, mums ir ļoti daudz labu resursu. Un ko mēs arī ar šo projektu jau cerams būsim aizsākuši un turpināsim tieši šo sadarbību. Un tas, kā mēs savā starpā komunicējam, strādājam, lai īstajā laikā piedāvātu un īstajā laikā piedāvātu nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Paldies, Linda. Nedublējot kolēģis, es gribētu novēlēt mums visiem tādu kā misiju vai tādu lielo sapni, ka katrs cilvēks, kas ienāk pa mūsu iestādes durvīm, tiek uz dūnas pilventiņu ievadīts iekšā, iedots to, ko viņam vajag. Vienmēr tā ir drošības sajūta un pēc tam tikai visas pārējās lietas un uz dūnas pilventiņu arī pavadīts ārā.
Jo mēs visi kaut kur jaunā vietā ejot baidamies, mēs visi nezinām, kas ar mums notiks, un mēs neesam šeit sēdošie ne ar ko citādāk kā tās nepilngadīgās mamītes, kas atver mūsu durvis. Tāpēc es no sirds novēlu ikvienam sabiedrības loceklim, arī veikalā, arī pastā vai vienalga, kur citur, viens otru mīlēsim un vienkārši attieksimies cieņpilni viens pret otru. Un tad jau mums arī viss sanāks. Paldies. Iveta. Tik daudz, kas bijis. Jā. Jā, paldies, ko es novēlēšu, jebkur es redzu vājais posms Latvijas sabiedrībā, ka mēs joprojām baidamies no tēmas seksualitāte. Un tas varbūt šķitīs tā muļķīgi, kas tad tas ir un kāpēc es to pieminu. Bet ja mēs nesaredzēsim to, ka tas katrs cilvēkbērns, katrs jaunietis, kad viņš ir seksuāla būtne ar visām vajadzībām, ar neziņu, šaubām, tad es domāju, mums būs ļoti grūti īstenot visus iepriekš minētos sapņus. Un tādēļ es novēlēšu, lai ik viens profesionāls, kurš strādā ar bērniem un jauniešiem, atrod laiku, iespēju, mācās un daudz labāk saprot šo seksualitāti, gan savējo, gan bērnu un jauniešu. Paldies liels! Es teiktu, ka kopā apkopojot tādi iedvesmas un ceļa vārdi arī nākamajam posmam strādājot. Un mēs šo diskusiju šobrīd noslēdzam. Saku lielu paldies jums un, protams, visiem tiem, kas mūs klausījās. Tagad burtiski 3-5 minūšu pauzīt un tad arī ķersimies klāt nākamajai diskusijai šodien, kur mēs vairāk runāsim par valsts un pašvaldību atbalstu. Tā kā tiekamies burtiski pēc 5 minūtēm. Paldies liels! Paldies!